Привет, все ракетосмотрящие. 12 апреля в Резекне прошел фестиваль, а скорее скажем не фестиваль, а полумарафон. Ну, фестиваль спорта, полумарафон, а перед ним утром сел в машину. И вот про ту дорогу, которую я вам вчера рассказывал в видео, там замечательные лужи, и вот в этих лужах вот так вот купаются голуби. Так стало жалко эту дорогу. В общем, смотрим спорт. Pastaigās, lai negūtu traumas. Ar jaunu spēku, enerģiju un noteikti. Prieks redzēt, ka tiešām notiek šādi skriešanas svētki. Paldies! Sveicam ar aplausiem Gunu Puci, par Guntu Vaičuli. Labdien, Rezekņā! Prieks jūs visus redzēt un nenormāli gandarīties uz skrejceļa. Sūsim? Jā, nu jau pavisam varēsim drīz dot startu. Jā, nu. 3, 2, 1, starts! Un sportists aizies distancē 5-10 km un, protams, arī pusmaratonā. Teikšu, kā Guna un arī Gunta, lai raid solis, lai izdodas un lai izdodas sasniegt pašus labākos rezultātus. Es sportists, protams, sagaidīšu finišā, un īsākajā distancē jāveic viens pilns aplis, 10 km distancē 2 apļi, un pusmaratona distancē 4 pilni apļi. Bet, protams, arī atgādināšu to, ka arī nojotāji dodās distancē un arī parādīs savus spēkus, veicot distanci no tā sākuma līdz pat beigām. Un, protams, arī kurš mums būs līderis ar 5 kilometriem. Skatāmies. Jā, mums ir finišētājs. Ļoti labi. Brīnišķīgi. Pirmais sasniedz finiša līniju. Brīnišķīgi. Pirmais sasniedz finiša līniju. Mazliet, kad atgūsies
no distances, un noteikti varēsim uzdot jautājumus zināmus. Lūk, jau skrien, un finišs. Apsveicam. Brīnišķīgi sveicam. Nu jau otrās vietas ieguvēja, un arī 5 km. Un finišs. Ļoti labi. Finišē. Ļoti labi. 250, 500 un 1000. Jā, nu, un vēl viens nākamais. Finišē 5 kilometru distancē. Sveicam. Saņemam medaļu, pabalību. Finišā 5 kilometru distancē. Sveicam finišu. Ļoti labi. Aiziet, līdz galam. Un finišs. Ļoti labi. Un aiziet, finišs taisna, pēdējie metri, aiziet. Un finišs. Ļoti labi. Nu, izskatās, ka nīkums varēs piedalīties arī bērni. Tuvāk 5 kilometru finišā jau kumlākā bariņā. Gan jaunā paudze, gan arī vecākā paudze. Un finiša taisnē, vēl pēdējais spēks varam atdot. Uzskrienam vēl pēdējos soļus. Katrs finišē kādu māku ar dažādiem saucieniem, sveicieniem un arī nojotāji jau mums finišē. Arī ļoti labs temps. Ļoti var redzēt arī tie, kas sako arī līdzekļi un atbalstītāji no malas parāda. Čempionāts. Ja gadījumā jums ir mazulis un vēlaties to reģistrēt, jūs to varat izdarīt. Un iemūžināt foto ar sportistiem. Un, protams, atstāt par atmiņu šo brīnišķīgo momentu. Brīnišķīgs rezultāts. Jā,
dodamies uz balto telpi, iestiprināties čempionātā. Sporta hallē notiek reģistrācija, un tad jau pulkstenis ir pilns. Oi! Tagad uzpauži nepareizi. Bildi fiksā meitene, tad būs gribētāji. Aiziet, atsākas jau gaida. Nu, finiš. Jā, meitene, finiš. Stelties minerālu ūdeni, rēdienes ūdeni, rēdienes gan kombinācijā, rēdienes kolākoni, rūdoltekā, zemnieks saimniecībai kotiņi, āsmeni kero, un, protams, arī vēl ar palēm uz stūriešanu, no šeit es redzu garākā distanci, ir norādīta. Jasno. Jest tak jak wy też отсюда побежите. Mandibu! Aiziet! Izdartēņu ūdentiņu. Bet nu izskatās, ka pusmaratona uzvarētājs ir līderis ar ļoti lielu atrāvienu, ir apsteidzis savus konkurentus. Man grupa ļoti labs rezultāts. Izskatās, ka dalībnieki vispār, protams, arī mums šodien norisinājās 5 no 10. Bet vismaz no savas pieredzes, ikādreiz esmu spēlēs Top 3 pusmaratona dalībnieks smaidu uz lūpām. Brīnišķīgi priecīgi par sasniegto rezultātu. Nu, 3. 4. vieta bija tāda lielāka konkurence, bet Lāvača Labu rezultātu.
Nu, lūk, top 4 pusmaratona dalībnieki jau ir ziņas pēdējās sekundes un Džīnī. Ļoti labi. Un finiš. Ļoti labi. Super. Katrs jaunīgs. Skrien vēl dalībnieki un trasē.